Šās visas ēkas ir vecolaiku ēkas. Bet ir. Tur būs mājas sarauga. Tāds vecs. Bet smuku. Gulbenes kultūras centra Pūtēju orķestris, diriģents Jonalds Andžels. Ogres novada bērnu un jauniešu centra Pūtēju orķestris
RVR pūtēju orķestrs Smiltene, diriģents Pēters Vilks. Ogres rajona pūtēju orķestris Birzgale, diriģents Vaimonis Paukste. Strenču orķestris, diriģente Lesta Vitīte. Masācis pūtēju orķestris, diriģents Mārtiņš Pirlis. Pūtēju orķestris Ringu Pasanakor, diriģents Arno Anton, Igaunija. Valmieras pūtēju orķestris Signāls, diriģents Jūlijs Cukurs. Salatgrīvas pūtēju orķestris Enkurs, diriģents Arnis Šmitiņš. Limbažu pūtēju orķestris Lemisele, diriģents Uģis Icevičs. Rūjienas pūtēju orķestris Dālavas taurētājs, diriģents Jānis Akulis un Vidūs Renčevs. Un Sauszemes spēku pūtēju priekšnieks Raimons Ikolnieks, diriģents Roberts Salēvičs. Un koncertā mūs iepriecinās arī tautsteju ansamblis Ieviņa. Mākslinieckā vadītāja Ieva Adāviča. Sākumā skanēja Manfreds Šneiders, rock opening, diriģents Pēteris Vilks. Pēteris Vilks.
tev nāca? Vai tad tu arī uz šajiem šodien saposlusies, atnākusi? Kas tev te darāms? Nu, bet es taču arī gribu papūst. Tu taču māk vienīgi pīlītes pūst. Nu, Te ko taču tu? visiem ir jāpūš kādu mūzikas instrumentu. Ko tu? Es līdz ko uzzināju, ka te būs pūtēju orķestriem tāda skanīga diena, es mājās arī domāju, kāpēc es gan nevarētu pūst? Varbūt, ka es varētu pievienoties kādām. Veselu nedēļu trenējos iepūst. Nu. Re, kā skan? Drusku sanāk. Tik nevar saprast, kurš orķestris man varētu paņemt. Varbūt, ka kāds diriģents var uzreiz noskatīt, varbūt, ka var kaut kāds lietas koks iznākt. Nu, bet tad uz to labu sapazīšanos darētu tā kā, Magaričs iedzer. Ko tad ne? Tev viens. Katram savs? Un man arī. Kārtīgs Magaričs tev. Nu, lai tad skan jums arī un mums arī. Kurš tēmers? Ai, tu uz to pusi? Bet kamēr mēs te iedzersim Magaričs, Tikai dāmas priekšā, es domāju. lai skan Johana Strauss medību polka. Dirigē? Vienkārši nemaz neņem. Aha, kas tev tur ir? Tu nemaz nedzirdi, ka es te kodīs te runāju. Ogres rajona pūtēju orķestra Birzgali diriģents Laimons Paukšte. Vai te Magaričs? Magaričs. Tu redzi. Uz vakar. Esam tā kā ieprinājušies tagad. Nākamais skaņdarbs būs Steve's Macmillans The Midnight Sun.
pusnakts saule. Rūjienes pūtēju orķestra diriģents Jānis Akulis, lūdzu. Skaistās melodijas varētu tā kā sapazīties ritīgāk. Jā, un tagad laiks horoskopiem. Tā kā šeit ir tik daudz diriģentu un pūtēju un skatītāju un viss, mēs gribētu redzēt, kas tad mums te ir sanākuši un... Mums tak jāzina, ar ko ir darīšana. Bet, protams, kas šodien būs, kas šodien notiksies. Jā, un tie, kas ir nosaukti, tie tad kaut kā dod mājienu kādu, ja? Vai paceļ rociņu, vai pamāju, vai kaut kā tā, ja? Sarunāts? Sarunāts? Nu labi. Sāksim. Parasti sākam ar auniem. Auni ir kāds? Ir, tad viss kārtībā, tad lasam tālāk. Pievienojieties kolēģu vokālajam ansamblim. Īstais laiks kuplināt sabiedrisko dzīvi ar kultūras notikumiem. Vērši atsaucās. Aizmirstiet diriģenta kurpes. Atradīsiet citu veidu, kur izlikt savas dabas doto arsenālu. Zvaigznes sola krastu pavērsienu dzīvē, tāpēc uzmanīgi pārvietojieties arī pa ceļa braucamo daļu. Džons Nimls, Rumba Nina. Diriģē Ogres novada pūtēju orķestra, diriģents
Gunārs Freidenfelds. Gunārs Freidenfelds. Tagad klausīsimies Luigi Di Sallo skaņdarbu Pepe. Pasadovijas pūtēju orķestra diriģents Arno Anton.
koncerta turpinājumā skan Stīva Makmilāna Gran Canaria samba diriģē Strenču orķestra diriģente Lelde Bitīte. Lūdzu, Lelde Bitīte. Par šitādu labu spēlēšanu, nu gan vajadzētu pūtējiem kādu, nu tādu dāvanu uzdāvināt, vai ne? Bet visiem jau nesanāk, un viņi no manas pudelītes arī neņēma. Bet man ir viens priekšlikums. Uzdāvinām viņiem kādu deju. Dejo tautsdeju ansamblis Ieviņām. Baltu puķu gulikūru.
polka. Deju studija. Un vēl jūsu priekam mugurdancis. Aiet mūž pabada, saule riet, pabada, sirds vēl ciet, la. Mugura, der mana nesaliecas, vēles man rudējot. Mugura, der mana nesaliecas, saule pretī ejot. Rītus līst, tibi, kažoks plīst, triki, puķa ziet, da, sirds, kad ziet, la. Mugura, vēl mana nesaliecas, vēles man rudējot. Mugura, vēl mana nesaliecas, saulē pretī ejot. Vēl es varu priecāties un mīlēt, vēl es varu zvaigznes zīmēt, vēl es varu priecāties un ejot, saulē pretī mūžu ejot. Vēl es varu priecāties un mīlēt, vēl es varu zvaigznes zīmēt, vēl es varu priecāties un ejot, saulē pretī mūžu ejot. Chia, 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 chia.
Daudz Paldies, Dievi! iedzīvotāki un tagad labākie kūtēji. Uz aicinām teikt. Šito vajadzēja trenēties nedēļu, nevis pūstai pīlītei. Uz skatuves atkal Sauszemes pūtēji orķestris ar depilē programmu. Orķestra diriģents Roberts Saulēvičs. Orķestra priekšnieks Raimonds Igolnieks.
šajā skaistajā vakarā, skaistajā Jāņkalnā, visiem jaukajiem cilvēkiem dejo tautas deju ansamblis Sieviņa, Triļaka polka. Nevaram pārlūt vai aizvot nevienam, nav šajā pasaulē.
Jāņu laiks, visi staigā pa pļavām, puķis meklēdami. Mēs arī pastaigājām šodien, un, ziniet, ir ozola lapas ļoti smukas, un pīpenis ar sāks ziedēt. Jāmeklē būs papardes zieds, un tam jau laikus jāgatavojas, bet jāatceras dažas lietas. Jāņu naktī meitiņa sargi savu puķu vainadziņu, nakts ir īsa, galva karsta, novīst puķu vainadziņš. Tancotāji jau ir. Un mēs ejam uz nākamo danci. Puisīts mani cerēdams. Laba siena pļava, bija man laba siena pļava, nebija laba pļavējiņa. Ja netici uz vārdiņa, nāca roku paraudziņa. Ja netici uz vārdiņa, nāca roku paraudziņa. Pusīts mani cerēdams, tika cauļu cepurīti. Ieraudzījis manu cauni, sviešta, kur ir paklūtē. Ieraudzījis manu cauni, sviešta, kur ir paklūtē. Lita ciņa, putra tapusniņa, auču, šapadā, metam kauna maliņā. Auču, šapadā, metam kauna maliņā. Es biju viena goda meita, es pie goda turējos. Tā vēra vaina bija, ka man šķidri lindra ciņ. Tā vēra vaina bija, ka man šķidri lindra ciņ. Nāc, puisīti, tu pie manis, nāc, puisīti, tu pie manis, es tev došu medu. Es man bitīte sanesušas, veidariņa galviņā. Man bitīte sanesušas, veidariņa galviņā. Lita ciņa, putra tapusniņa, auču, šapadā, metam kauna maliņā. Auču, šapadā, metam kauna maliņā. Tu pusīti virsū guli, es gulēju apakšā. Es uz Dievu skatījos, tu elēji raudzījies. Es uz Dievu skatījos, tu elēji raudzījies. Ļaudis neticat, man sudraba pupu gali. Ja jūs ļaudis neticat, es jums varu parādīt. Ja jūs ļaudis neticat, es jums varu parādīt. Lita ciņa, putra tapusniņa, auču, šapadā, metam kauna maliņā. Auču, šapadā, metam kauna maliņā.
Jā. Un nākamais skandarbs - Kārsona parks. Elvis Šmits, Samsing Stupi, Salatsgrīvis, Pūtēju orķestra, diriģents Arvis Šmitiņš. Čehu polku popūrīs Mistrinanka Franca Vatsa apdarē. Diriģē Gulbenes kultūras centra Pūtēju orķestra diriģents Jolants Anžels.
optimistiski cilvēki, vienmēr tā jautrā prātā uzspēlē, par viņiem tāpēc arī ir daudz anekdotas. Un mēs tā dažas sameklējām šodien, bet pareizāk sakot, tie ir atgadījumi no dzīves. Nākamajā dienā pēc koncerta notiek saruna. Jums vakardienas koncerts. Tikai pirmā puse. Bez tam man diemžēl iztraucēja. Nu, kas te notika? Kaimiņš pamodina. Iesācējs komponists lūdz padomu vairāk pieredzējušam kolēģim. Kādu virsrakstu likt savam jaunajam skaņdarbam? Vai bungas tur ir minētas? Nē. Un taures? Arī nē. Tā arī rakstiet, bez bungām un bez taurēm. Viens pūtējs prasa otram. Vai esat baudījis kokteili solo? Nē. Ar ko tad tas tik ievērojams? Pietiek iedzert tikai 2 glāzes un solo numurs var iet vaļā. Vai tev dēla izglītošana par trompetistu sāk jau atmaksāties? Un kā vēl? Nopirku par puscenu abas blakus mājas un izīrēju migrantiem. Vai tu ievēroji, kā šovakar Jāņkalnā skaņa piepilda visu telpu? Jā, un es pat pamanīju, kad Ašlaps aizgāja, lai būtu vairāk vietas. Un tad tāda noklaucīta saruna. Kultūras centra direktors saka kādam slavenam. Piedodiet, bet jūs par vienu koncertu gribat saņemt vairāk nekā domes priekšsēdētājs veselā mēnesī? Nu, ko? Tādā gadījumā angažējiet domes priekšsēdētāju, un lai jums izdodas izspiest no viņa katru vakaru jaunu programmu. 2 pūtēji sarunājas bārā. Vai tu spēlē uz kāda mūzikas instrumenta? Protams, gan uz klavieriem, gan akordeonu, gan ēdelēm. Visus uzreiz nemaz nevarēšu atcerēties. Nu, kā ar flautu? Mēģināju. Nekas nesanāk. Dikti maza kārtas visu laiku slīd nost. Paklausies, kāpēc tas tubas pūtējs visu laiku aizver acis spēlējot? Ai, nu viņš ir lāga zēns un nevar skatīties uz apkārtējo ciešanām. Un mūsu pēdējā kopējā atziņa. Vienmēr ir bijuši arī tādi, kuri var un grib spēlēt skaidrā prātā. Un turpināsim Raimonda Paula Ziemeļblāzes romanci. Diriģē Pēteris Vilks.